Sveicināti visi! Es esmu Marija, un aiz kameras ir Džozē. Sveiki! Šoreiz es jums parādīšu, kā pagatavot rizoto ar tomātiem. Šai receptei jums ir nepieciešami speciāli Alborio rīsi. Šie ir izgraudu rīsi, un tie nāk no Itālijas. Vēl 4 franču sīpoli, nedaudz cietais siers, 1 buljonu kubiņš, tomātu biezenis, sāls un melnie pipari, 20 grami sviests un 1 litrs ūdens. Pirmais etaps. Mums ir jāpagatavo buljons. Katliņā liejam ūdeni. Liekam sildīt. Pievienojam buljonu. Nākošais solis ir pagatavot franču sīpolus. Nomizosim, smalcināsim franču sīpolu. Jūs arī varat izvēlēties vienkāršu balto sīpolu, bet šis ir maigāks. Nākošais solis ir ņemt lielāku katlu ar biezu apakšu un kausēt sviestu. Tagad pievienojam franču sīpolu un cepam uz lēnas uguns 5 minūtes. Tomātu biezeni un cepam 5 minūtes. Un tagad ir brīdis pievienot šos speciālos rizoto Alborio rīsus tomātiem un franču sīpoliem. Ja jums nav šo rīsu, jūs varat pievienot vienkāršos rīsus. Ar kausiņu pievienojam buljonu. Buljonu ir jāpievieno sistemātiski un vāram 20 minūtes. Cik jauki smaržo! Jā! Tas tiešām ir ļoti garšīgi. Mēs maisam arī sistemātiski, lai nepiedeg. Pievienojam sāli un melnos piparus. Samaisam. Pēdējā brīdī uzrīvējam sieru.
Jūs varat izvēlēties Parmigiano Reggiano sieru vai kādu citu cieto sieru. Labu appetit! Visas mūsu video receptes jūs varēsiet atrast portālā www.chefdomuzīme.com un uz drīzu tikšanos latviešu valodā. Atā!